Sveika, Loreta! Tev noteikti tāpat kā man garšo kūciņas. Vakardien es pāris iegādājos priekš reprezentācijas pasākuma kopā ar saviem sadarbības partneriem. Un šodien man tiek atsūtīts piegādātāja rēķins. Bet tā kā man nav tiesības atskaitīt visu priekšnodokli, tad man tas rēķins ir jāpakaļ kaut kādai izmaksu dalīšanai. Un šodien paskatīsimies, kā šādu rēķinu par gartām kūkām ievadīt. Tad dodies uz piegādātāju moduli, piegādātāja rēķinu sarakstā, ar plusiņu veido jaunu piegādātāju rēķinu. Sāc rakstīt piegādātāju nosaukumu vai izvēlēs to no saraksta. Un kūka šodien mēs ievadīsim par 200 naudiņām. Nu labi, bez kūkām tur bija arī citi garšīgi ēdieni un kāda silta garšīga tēja. Un attiecīgi tad 200 eiro ir tas, ko mēs saņemam kā piegādātāja rēķina kopā apmaksājumo summu. Ierakstīsim piegādātāja rēķina numuru un dosimies uz izmaksu rindiņām. Kolonnā konti mums jāizvēlās kāds reprezentācijas konts. Tagadījumā sākšu rakstīt un meklēšu reprezentācijas izdevumus, kur nosaukumā rakstīšu, ka tas bija kūkas sadarbības partneriem un citi garšīgi ēdieni. Tā būs informācija, ko es redzēšu grāmatojumā un attiecīgi arī galvenajā grāmatā detalizētā skatā. Un kopējā summa bez PVN, lai man tā nejārēķina, nospiedīšu Enter, un tie ir 165,29 eiro. Kopējais aprēķinātais priekšnodoklis, kas tagad grāmatotos, ir 34,71. Bet tā kā man nav tiesības uz pilnu priekšnodokli, es izmantošu autogrāmatojumu. Un autogrāmatojumu kolonnā izvēloties autogrāmatojumus no saraksta, es izvēlēšos reprezentācijas izdevumus rēķinos. Pēc šī autogrāmatojuma izvēles un ievietošanās konkrētā viena rindiņa sadalīsies vairākās citās rindās. Nu, lūk, tieši kā teicu, tad nomainījās gan konts uz citu, gan sadalījās rinda divās citās rindās, no kuras 1% un summa bez PVN paliek ar PVN kodu P21, tātad ar tiesībām uz priekšnodokli, un attiecīgi summa, no kuras nav tiesības saskaitīt priekšnodokli, jeb PVN kods B. Ko tad tas autogrāmatojums izdarīja? Paskatīsimies skatu atpakaļ, kad rēķinā vēl aizvien bija viena rindiņa. Tad autogrāmatojums izpilda savu dalījumu darbību tajā mirklī, kad rēķina rindas galā parādās summa. Ja rindas galā summa būtu tukša, tad ievietojot autogrāmatojuma kolonnā autogrāmatojuma vērtību, nekādas darbības vēl nenotiek. Un ko tad tas autogrāmatojums sevī satura un ko tad viņš dara? Tad klikšķis uz viņa virsū, uz klaviatūras funkcija F2 un atverās autogrāmatojuma ieraksts. Autogrāmatojums ir tas, kas šajā gadījumā manis ievadīto rindiņu sadalīs pēc kādas noteiktas proporcijas divās vai vairākās rindās, kur attiecīgi dalījumu nosaka šī te tabuliņa. Tā kā man autogrāmatojumā norādīti citi konti, nekādus ievadīju sākumā, tad ar šādiem te kontiem tiks pārrakstītas manas ievadītās vērtības. Attiecīgi nosaukums tiks pārrakstīts un summa rindas galā tiks sadalīta pēc šādas te proporcijas. Tātad 40% no manas ievadītās summas ar nodokļu kodu P21 un 72,6% ar PVN kodu B. Kāpēc 72,6%? Tātad 60% no kuriem man nav tiesības atskaitīt priekšnodokli, tātad no summas bez PVN, un 60% no 21%, jeb PVN daļa. Abi divi smuki vienā rindiņā. Un kas svarīgi, kad šis autogrāmatojums aizvietos manis ievadīto rindiņu, nevis papildinās. Papildinot, tad autogrāmatojums pievienotu otro un trešo rindu no šādiem te procentiem, palielinot rindiņu skaitu un palielinot arī kopējās izmaksas. Tātad šajā gadījumā, ja mēs autogrāmatojumu aiztaisam ciet, un ja mums nebūtu norādīts konts, un rēķina galā mēs nospiestu summu, tad autogrāmatojums saturēja kontu, tam izpildoties tika konts aizpildīts un tika piemērots šis te dalījums. Attiecīgi liksim ķeksīti grāmatots un spiedīsim saglabāt. Šajā gadījumā mēs saņemam brīdinājumu,
kad kaut kas ar tām automātiski sadalītajām rindiņām nav korekti. Šajā gadījumā tad man apakšējais PVN pēc priekšnodokļa korekcijas sanāca 13,89, bet galvenā ievadītais PVN vēl aizvien palika tāds, ko sīkā kūka man bija norādījusi uz piegādātāja rēķina. Tas, kas man jādara, tad šajā gadījumā vai nu jānokopē šī vērtība un jāievieto PVN augšējā laukā, vai jāievada tā manuāli. Ķeksis grāmatots vēl aizvien ir aktīvs, spiežam saglabāt, un mēs saņemam nākamo paziņojumu. Ir tādas dzīves situācijas, kurās summu, kā redzēja iepriekš nepāra skaitli, ir grūti sadalīt pareizās proporcijās. 40 un 72,6%. Un šajā gadījumā rodās starpība par 1 centu. Bet atceries, ka, lai apmierinātu šo te summas, PVN un kopsummas loģiku, izdzēšot summas lauku un pametot, Moneo tev palīdzēs izrēķināt, kāda summa ir tā, kas ir vajadzīga rindiņās, lai summa plus PVN būtu vienāds ar kopsummu. Spiežam Enter un par centu mazāk, jeb 119,99 eiro. Tagad gan klikšķis grāmatot un saglabāt. Ieraksts palika pelēks un ieraksts ir grāmatots. Ar 3 punktu varam paskatīties, kāds izskatās šī ieraksta grāmatojums. Un kā redzi, izmaksu rindiņa, no kuras ir atskaitīts priekšnodoklis, un izmaksu rindiņa, no kuras tas nav atskaitīts. Un attiecīgi arī aprēķinātais PVN priekšnodoklis.